Labāko restorānu kafiju Black Professional piedāvā. Ir sākusies vasara, ļaudis ieļu ķēdes velosipēdiem, dodas ielās un sastop gan gājējus, gan arī autobraucējus. Gan arī tādas pašas kā viņi paši, vai ne? Kā viņi paši, un mēs visi dzīvojam vienā pilsētā, un neizbēgam rodās kontakts, diskusijas, dažbrīd arī konflikti. Pat tādi, par kuriem cilvēki internetā spriež nepaguruši. Nu ko, mūsu šīs dienas sarunas tēma ir, vai pilsēta, kurā dzīvojam, ir par vai pret velosipēdistiem. Velosipēdisti pret pilsētu, pilsēta pret velosipēdistiem. Es, piemēram, pats ar velosipēdu mūsu galvaspilsētā nebraucu, Jo tev ir bail? Ne, bail man nav. Es esmu bijis citās Eiropas pilsētās, kur es pilnīgi droši justos uz velosipēdu, bet Rīgā, braucot ar velosipēdu, man būtu jāuzmanās, tā kā man pašam ir... Tev ir tā kārtīgi uzbraukuši kādreiz virsū pašam kā gājējiem? Es esmu ar velosipēdu, jā, bet ne pilsētā, bet man ir bērns, un es esmu redzējis, kā velosipēdis pārbaudas garām, un es negribētu būt tas, kurš ieturēt to bērnu tajā brīdī? Jā, kurš tur to bērnu, vai kā saka, vai nedod Dievs uztriecās viņam virsū. Tu brauc ar velosipēdu pilsētā? Nu, es cenšos, bet grūti. Tāpēc man liekas, ka tā ļoti laba tēma, kas visus interesē šobrīd, tīpaši vasarā, kad tie, kas pat parasti nebrauc, tomēr mēģina braukt. Vai viņiem to vajadzētu darīt, vai tas ir droši? Kā viņi jutīsies. Tad kam taisnība? Tev ir labs viesis, vai ne? Man ir labs viesis. Tad kam taisnība? Pilsētai vai velosipēdistiem? Šodienas tēma – velosipēdistiem pilsētā, jā vai nē? Velosipēdists pret ierēdni. Kam taisnība? Velosipēdisti Rīgā vairs nav tikai svētdienas braucēji vai saujiņu ekoloģiski noskaņotu aktīvistu. Ja katrs būs pamanījis, ka divriteņu lietotāju pulks palielinās. Ar velosipēdiem tiek mērots ceļš uz darbu, skolu un atpūtas vietām. Entuziasti uzskata, šis transporta līdzeklis ir kā radīts pilsētai. Tā lietotājs ir fiziski aktīvs un pilsētas vidē arī ātrāks par autobraucēju. Tas ir ļoti pozitīvs transporta līdzeklis. Viņš sastrēgumu nepalielina, gaisu nepiesārņo. Visiem ir elpot, dzīvot un kustēties pilsētā vieglāk, ja ir šie velosipēdisti. Ka viņi nav izvēlējušies sabiedrisko transportu, viņi nav izvēlējušies autotransportu. Šo pozitīvo izvēli veic aizvien vairāk pilsētnieku. Velosipēdistu skaits Rīgā salīdzinoši ar aizvadīto gadu varētu būt pieaudzis par aptuveni 10%. Latvijas Veloinformācijas centra un velorīga.lv veiktais pētījums liecina, ka Vāņšu tiltu ikdienas šķērso ievērojams riteņbraucēju skaits. Rītos no 8 līdz 9 – 278, pēcpusdienā no 12 līdz 1 – 129, no 5 līdz 6 pēcpusdienā – 261. Tas ļauj secināt, ka vienā minūtē pāri tiltam brauc vismaz 3 velosipēdisti. Turklāt šis skaits tuvākajā laikā solās aizvien palielināties. Velosipēdistiem pilsētā, jā vai nē? Velosipēdists pret ierēdni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai Jāni, tu pats šodien uz sarunu atbrauc ar velosipēdu? Jā, šodien es atbraucu ar riteni. Un vispār manos darba pienākumos neietilps tikai velo projekti, arī citi transporta projekti un plānošanas jautājumi Rīgā. Jānis Andiņš, 25 gadi, Rīgas domas satiksmes departamenta projektēšanas nodaļas vadītāja vietnieks. Hobijs – veloturisms, fotografēšana, ēst gatavošana. Vai Rīga ir velosipēdistu pilsēta, vai mums vispār ir iemesls runāt par to, ka tā ir tik liela sabiedrības daļa, ka viņai būtu jāpievērš tik liela uzmanība? Vai mums Rīgā ir ļoti daudz velosipēdistu? Nu, faktiski var teikt, ka ir notikusi tāda kā velosipēdistu renesanse. Pēdējos gados ir tiešām palielināta. Riteņu dizainu to varētu noteikti teikt, jā. Un pieaudzis diezgan ievērojami riteņbraucēju skaits. Tas ir labi vai slikti? To var skatīties divējādi. Kāda ir statistika, piemēram, attiecībā pret 95. gadu? 0, un šobrīd aptuveni 3% izmanto riteni. No Rīgas iedzīvotājiem. Ja mēs pieņemam, ka Rīgā dzīvo plus mīnus miljons, tad 30 000 varētu būt
Tas ir vasaras sezonā, tie, kas izmanto gan atpūtai un sportam, gan arī ikdienas braucieniem. Tātad tas ir īstenībā tāds sezonāls pasākums. Jā, Rīgā. noteikti Rīgā riteņbraukšana var uzskatīt, ka tas ir izteikti sezonāls. Oļegi, vai tā ir vērā ņemama sabiedrības daļa? Es gribētu teikt, ka pirmkārt muļķības par 3%, pilnīgas muļķības, ir tā, ka pēdējā aptauja TVNetā, ko es skatījos tikko aizvakar, tur 20% no cilvēkiem ikdienā lieto velosipēdu. Oļegs Stoļarovs Zariņš, 49 gadi, velokurjers.lv valdes loceklis. Moto – dzīvo uz riteņa, brauc gan ziemā, gan vasarā. Ir jāsaprot, ka ir tagad tā saucamā ekonomiskā krīze, un cilvēki ar lielu prieku izmanto velosipēdu, tāpēc, ka ir lētāk, krietni lētāk. Ja? Un būtībā sabiedriskais transports strādā Rīgā slikti. Vienalga, es domāju, ka viņš strādā slikti, viņš ir padārgs, viņš ir tik dārgs, ka neiedomājam. Un ātruma ziņā 8 km attālumā arī to Jānis pierādīs, ka jebkurā gadījumā jūs būsiet ātrāk ar velosipēdu. Vai tas daudzums šobrīd pilsētā riteņbraucēji pieejamais, vai viņam tā infrastruktūra ir draudzīga tādā mērā, vai riteni var izmantot kā transporta līdzekli, nevis kā brīvā laika kaut kādu izpriedzi? Pēc ceļa satiksmes noteikumiem, kā mēs visi zinām, ar velosipēdu drīkst pārvietoties pa gājēju ietvēm, netraucējot gājējus, un arī pa braucamo daļu. Iespējams. Vai jūs kādreiz arī pats braucat ar mašīnu vai ar kājām? Jā, es braucu gan ar mašīnu, gan ar moci, gan ar velosipēdu. Un kad jūs izvēlaties vienu vai otru transporta līdzekli vai divu kāju transporta līdzekli? Vissliktākajos gadījumos es izvēlos mašīnu. Vislabākajā gadījumā es cik vien varu cenšos braukt ar velosipēdu. Ar moci ir tā kā veselība. Ar moci var labi saaugstēties, tāpēc, ka viņi ļoti jāpakojās. Īstenībā mocim ir tāda nianse, ka baigi jāpakojās. Zinātāji lēš, ka konflikts starp autovadītājiem un velosipēdistiem pastāvējis jau tad, kad automašīnas Rīgā bijušas te uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas. Satiksmē kļūstot intensīvākai, nesaprašanās auga augumā. Velosipēdisti uzsver, atrasties uz brauktuves viņiem nereti ir bail. Tad ir brīži bijuši tādi, ka tev gandrīzais kājas paķer mašīnu un ir tāds, ka tu man tā bijuši, ka saskrienis viss salec otrādāk. Bet, jā, ir arī bijuši maz negadījumiņi, ka tu netīšām kaut kur tev mašīna nones vai kaut kā tā. Šoferi savukārt vaino riteņbraucējus, apgalvojot, ka viņi ir tie, kuri neprot iekļauties satiksmē. 95% no visiem velosipēdistiem brauc vienkārši zem katras kritikas, nezina satiksmes noteikumus un apdraud gan savu, gan mūsu autovadītāju dzīvības un drošības. Pats personīgi esmu tiešām dzinies pakaļ vienam velosipēdistam, lai izrunātos ar viņu tā pa nopietno, bet viņam paveicās, jo viņš aizlaidās no manis. Vienkārši man mašīna paslīdēja uz slapjām lapām, un es viņu nenoķēru. Velosipēdistiem pilsētā jā vai nē? Velosipēdists pret ierēdni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Pēc smagas dienas uz ielas iet uz brauktuves un dalot to gan ar starp velobraucējiem, gan ar autobraucējiem, cilvēki atnāk mājās un ko viņi dara? Uzrakst mūsu vēstuli. Mums ir Ilzas vēstuli, fantastiski laba vēstuli. Un viņi raksta, ciest nevaru velosipēdistu, kad atspērušies lielā ātrumā brauc pa gājēju ietviem, vēl atļaujas pateikt, ka gājējiem jāiet taisni, tikai taisni. Un ko tad man darīt tagad ar bērniem? Ja es iešu pastaigāties, bērns jau nevar tikai taisni iet. Un tā ir problēma. Kāpēc rodas konflikts starp cilvēkiem, kas izmanto vienu un to pašu ikdienas maršrutu, teritoriju, ietvi? Droši vien, ka pirmām kārtām tā ir kaut kāda savstarpējā neiecietība, un otrs būtiskākais vienkārši tiek neievērot elementāri ceļa satiksmes noteikumi. Ja tu brauc ar riteni, tev ir jādod priekšroka gājējiem, un tu viņu nedrīkst traucēt, tātad tu esi ceļa satiksmes pārkāpējs, ja tu tā brauc. Tātad īstenībā tie traucējušie tomēr ir velosipēdisti uz ietves. Ja riteņbraucējs brauc tā, ka viņš traucē tam gājējam, apzināti vai neapzināti, tad viņš ir pārkāpējs. Bieži konflikti ir uz ielas. Man ir precīzi privāti tava pieredze. Vai tev ir notriekusi mašīna, vai tev ir kāda veca tantiņa ar spieķi pa muguru iedevusi un pateiks, kā tu brauc? Jā, ir bijuši, ka man tur attais durvis priekšā. Man ir bijuši kaut kāda tantiņa, kas pasaka, lamā, tu tur idiots, ka tu brauc. Kā sajūti? Piedodiet, esmu vainīgs vai tā kā? Nē, es nejūtos vainīgs. Es vispār viņai smaidu pretī. To, ko viņa grib, lai es viņu sāktu lamāt, viņa grib, lai es tam autobraucējiem arī sāktu bļaut virsū. Ziniet, man iemācīja dzīvi par šitiem gadiem vienu lietu – smaidu pretī. Jo
Pirmkārt, ne jau speciāli, saprotiet, vienmēr ir idioti, es atvainojos, slimi cilvēki, gan autobraucēji, kurš skrien uz 150, 140, taisa kaut kāds apdzīšanas, kaut kā tā tālāk, ja? Ir arī tikpat stūbi velobraucēji. Un ja mēs visu savu uzmanību veltīsim šiem cilvēkiem, kurš ir varbūt 1 no 20, ja? Tad kāda jēga šai sarunai? Kas Rīgā uz ielas ir lielāks cietējs, autobraucējs, gājējs vai velobraucējs? Redziet, visvairāk cieši it kā velobraucējs, tāpēc, ka viņš ir neaizsargāts, jo viņam nav autobraucējiem ir durvis, ir metāls riņķi, velosipedistām nekā nav. Jā, bet ziniet, saskaņā statistiku, piemēram, pagājušo gadu ir cietuši visā Latvijā 30 velobraucēji, no tiem 2, diemžēl, letāli, bet autobraucēji cietuši 100. Rīgā ir 8 veloceliņi. Vai ar to pietiek? Tātad Rīgā šobrīd, kā tu teici, ir 8 veloceliņi, kopējais garums ir apmēram 30 km. Tas ir daudz vai maz, vai tas ir pietiekami Rīgai? Jūs droši vien strādājat pie tā, lai būtu vairāk šie celiņi, un viņi būtu piemēroti tieši velobraukšanai. Rīgas gadījumā oficiāli veloceliņi 30 km garumā, bet mēs nedrīkstam... Ir neoficiāli? Jā, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir pietiekami daudz arī gājēju un velosipēdistu zonas, piemēram, Vecrīga, kur drīkst arī braukt ritembraucēji. Ir dzīvojamās zonas. Tas nav centrālās maģistrāls, kur cilvēki pārvietojas. Taču cilvēkiem ir jābrauc arī, piemēram, no Pļauniekiem ne tikai līdz centram, bet, piemēram... Un gājēju zonā vispār nedrīkst braukt riteņbraucēji. Bet dzīvojamās zonās tu drīkst braukt ar riteni, un tieši tās ir tās zonas, kur būtu vairāk gājējiem un ritembraucējiem jāizmanto šī telpa. Kopumā pilsēta pēdējos gados ir paveikusi diezgan daudz ritembraucēju labā. Ir izbūvēti vairāk veloceliņi un ir izstrādāti dažādi. Vai veloceliņi kā infrastruktūras risinājums ir atbilde uz problēmu to, ka šīs 3 uz ielas esošās puses nonāk konfliktā? Vai veloceliņš ir tas, kas būtu jāpavairo? Jā. Manuprāt, tomēr, ka tā infrastruktūra nebūtu gala atbilde konflikta risinājumam. Kā jau es teicu, ir svarīgi visiem ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Velosipēdistiem pilsētā jā vai nē? Velosipēdists pret ierēdni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Labāko restorānu kafiju Black Professional piedāvā.